Kāds? Kāvējas! Kāds gan? Nu, kāds tik tiešām. Paklāvā viņa tos insulīnu dur pati? Jā. Pat cik? Kārtīgi es nezinu, nemaz viņa. Jā. Mēs bijām 5 ģimenes locekļi, 3 bērni un vecāki. Brālis bija vecāks 7 gadi pa mani, māsa bija 3 gadus vecāka un es biju pastarīte. Man kā jau pastarītei vienmēr jau pienācās jau lielākā darīšana ar ganu gaitām, un tad ganos gāju kādas 7 vasaras. Un bija visādi piedzīvojumi. Un vienā ganu dienā no pavasara skatos, mežā pienāk priesteris. Biju ļoti samulsusi, jo vienmēr biju pieradusi redzēt viņu amata tērpā un baznīcā tikai. Bet viņš mani personīgi pazina. Saka, nebaidies,
Nepazīsti, nu kā tad nu nepazīstu. Nu, un viņam bija pelēks uzvalks, vienkāršas tādas laucinieka apģērbā. Tā mēs uz nozāgietiem koka celtnēm apsēdamies un parunājamies. Nu, un man bija jādod arī solījums. Tad, nu, tas, nu, tā, ka gandrīz, ka pēc zvēras tas izklausījās, ka neko lieku nerunāt, un ka nu, neko neesmu redzējusi, neko nezinu, ka es esmu tikai ganē, bet tās bija lielas bailes. Jo cik tad tur ganu groza var ielikt? Jaunākās ziņas sāku pienest. Savādāk nevarēja, lai neiekristu. Un tad ietinu uztinu virsū dzīvu, jo nevienam neienāca prātā, ka tur kamola kaut kas varētu slēpties. Un tā visu vasaru, vairākas 3 vasaras tā bija. Kārtīgi ziņās ietiniekšā, tā satinu labi lielu kamolu, iesākts tāds mazs sadīklis bija. Un tā biju čakla, ka 3 gados vienu to pašu zeķi nesāju, bet man bija ko parādīt, ka es taču rokdarbus strādāju. Vēlāk nāca ne tikai priesteris, daudzi pazīstamies, pat mubrīni, es domāju, kur viņi visi radušies, it kā viņi pazuduši, it kā aizgājuši karot, bet izrādās, ka visi bija sagājuši mežā. Nu, un tad pēdējā reize tā bija, kad bija viena vasaras svētku sestdiena. Nu, un sanāca partizāni pie mums, sasēdamies uz kritušā tāda bērza lielā, visi rindiņā. Nu, bija mums apsardze, protams. Viens ieminēja, saka, rekā, vasaras svētku sestdienā, bet sajūtas nav, ka mums būtu vasaras svētki. Nu, vienoja, saka, kā tā nav? Saka, tepat bērzi visapkārt vasaras svētku simbols. Un ieminēja, saka, bet vajadzētu sakurt vienu mazu ugunskuru. Nu, sakūr arī, jo tā jau tie dūmi neizplatējās, bet tādu, nu, minimāli vienkārši, lai būtu tā, nu, mājīgāk. Un tad mēs visi padziedājam legionāru dziesmas. Un tā bija pēdējā reize. Man tad bija, ka iesāku bija 12 gadu, nepilni 13 bija, un tā bija 14, 15 un 16 gados vasarās vēl tikamies. Vēl ar tiem palikušajiem nedaudziem, kuri vēl bija dzīvi palikuši, bet parasti jau bija vai apšauti, vai saņemti cieti un nomācīti turpat Viļa Kastaņī pagrabos. Naktī sevišķi viņus spīdzina un mocīja. Nu, kad jau nostiprinājās, kad jau bija tagad brīvvalsts mūsu, un tad jau reliģiska brīvība arī tika atļauta ne tā kā agrāk. Un tad savas domas un savu piederību varēja tā paust atklāti. Un pirmais, kas bija svētcenieki no Rīgas, no Jēkaba katedrāles. Gāja uz Aglonu svētcenēm. Tas mani tā saistīja, jo man bija tādas atmiņas, kad es jau gulēju uz nāves gultas, mamma sēdē man uz gultas malas un teica, ja tu tikai paliksi dzīva, tev gan jāaiziet būt uz Aglonu. Jau tāda svētvietā, ka tev palīdzētu pateicībā par to visu. Un es viņai teicu, saku, mamma, ja es palikšu dzīva, es kājām aiziešu. Un tad arī vairākus gadus, 17 gadus, esmu gājusi svētceļojumos. No kā tu visvairāk mācies? Nu, tā dzīvē vairāk iemācā visvairāk. Mamma, lai sākumā tu saprastu un tā. Savādāk nebūtu mammu un tētu, vai vecmammu, tad var iedomāties, ka vispār cilvēki būtu dūmiņi, bet savādāk būtu skola, viņi tur ko vēl neiemācītos un tā. Mammai bija saimniecība, 5 laucamas govis un visu, un tad es mammai palīdzēju un tētim palīdzēju sienu pļaut. Nu, vecākiem jau visvairāk, man liekas, mācās. Ko mamma dara, ko tēvs dara, to bērni pēc tam. Un cik nokomandē darbos, arī darbus jau vecāki māca. Nu, bez šaubām, ka iziet dzīve atkal savu māca. Un tā viss kopā. No mammas. Pavisam noteikti no mammas.
Tas paraugs ir mana mamma. Un jo liekas, jo vecāka es palieku, jo līdzīgāka vispār kļūstu viņai. No vecmammas daudz esmu mācījusies arī visu ko. No paša pieredzes tā kā. Bieži vien daudz padomas dod, kā labāk darīt, bet es īsti viņos neklausās. Tomēr pašam gribas redzēt, kā tas ir, un pieredzi iegūt tomēr pašam no sevis. Jo it kā tā arī kaut ko jaunu un interesantu uzreiz iegūsti. Nav tāda vienkārša dzīve, ka viss pareizi ir. Tomēr kļūdas izdara uzreiz kaut kas jauns. Visus gadus no 14 gadu vecuma mēģinājusi, zini, pa priekšsanitāru darbu iziet pavasarām, ja, skolas brīvdienās. Un pēc tam aizgāju uz institūtu. Ja, tā, ka... Un tā viņš aizgāja. Ja. Tā kā bija jāatzubrī anatomija, ja, ka bija zubrīšana tikai, tad gan es domāju, ka jāiet uz citu institūtu. 79. gadā es atnācu, jā, es saku, es nācu šeit kā ķirurgs. Jā, man teica, Iekapilī ķirurgu nevajag. Jā, teica, neiekrīti. Jā, es teicu, nu nē, jā. Man ielika kā pediatru, jā. Kā es pati kādreiz teicu, es būšu ātrāk baletdejotājs, nevis pediatrs, jā. Atceros, ka tur bija kaut kāds smags vīrietis, un tagad, nu, viņam nāca ik pa brīdim tur nepatikšanas virsmu, un sākās plaušu tūska viņam, jā, un tagad viņš saka, nu, ja tu nevari tikt galā, tā tu man pazvani, un pats aiziet mājās. Labi, un tik tiešām kā nelietība sākās, jā, man tur pa to dežūras laiku, bet viņam sākās plaušu tūska. Mīļa, man saka, truicēt rokas, man tā kā studentam pirmā doma, jā, ja plaušu tūska, es viņu tur pāris minūtēs nenokupēšu, viņš man nomira, zini. Es tur iešauju vienu lietu, nekā. Iešauju otru lietu, nekā, jā. Tagad es jau panikā zvanu Beķerim uz māju, jā. Klausiet, ko tu izdarīji? Nu, es viņam izstāstu, ko es izdarīju. Tev galvā nekā nav vairāk, ko tev tur institūtā mācīja. Un noliek telefonu. Mīļa, es sēžu, kā apliec ar augstu ūdeni, domāju, Beķer, mērķi, tavs slimnieks, jā, ko tu man nesaki, jā. Tagad šito te izdomāju, vēl uztaisu. Tagad uztaisu vēl nekā. Tagad zvanu vēlreiz, viņam panikā jau zvanu. Tev galvā ir salmi, jā. Nu jau es palieku dusmīga. Tagad es domāju, tas ir tavs slimnieks. Ja viņš nomirs, vainīgs vienalga būsi tu. Jo tādā panikā jau man likās, ka saka, viņš noteikti nomirs. Ja? Es tagad mierīgi apsēdos, visu saliku pa punktiem, sarakāju, kas man galvā ir, nevis panikā. Ja? Tagad salikas, es izdarīšu to un to un to un to, ko man vajag tīra medicīniski. Ja? Un tagad, neizdarīju šito, var izdarīt šito, var izdarīt šito. Uztaisīju, nokupēju. Viņš man saka, tu man pazvani pēc tam, ja? Tagad es tā salieku, visu izdaru, visu, jā, nu viņam nokupējās plaušu tūska, vārdu sakot, viss ir kārtībā, viss ir labi. Bet es domāju, tagad Beķer paliec tu, jo tas ir tavs slimnieks. Zin, pagāja kaut kāds laiks gaidu un nezvanīju. Tu ko? Man nevari pazvanīt, kas tev tur notika. Es saku, man viss kārtībā. Nu, vat. Domāt vajag, nevis šito. Ne, tā ir cits skats, ja savs bērns ir, ja, un ja ir mazbērni, tās ir divas dažādas pozīcijas. Ja? Mazbērns noteikti ir mīļāks par savējo. Ja? Jo tur tu esi jau tam etapam pāri un tu visu redzi, ja? Teiksim, tā, ka tie ir tavs bērni, tu skrien pats, ja? Tu esi jauns vispirmām kārtām, tu skrien pats, tu to bērnu velci līdzi, ja? Kā nu tur labāk, sliktāk padodās, ja? Tas ir cits jautājums, ja? Bet, ka mazbērni, tu jau viņu visu redzi, tas jau tā kā es saku, mazbērni, vecmammu komplekss ir, ja? Viņas visu redz, ja? Ja mammas un tēti neredz, ja? Tad vecmammas visu redz, ja? Tas ir tīri, ja, un viņš jau skatās no cita skatu punkta un no labāk novērtē, ja, teiksim.
Viņi vienkārši ļaujās apstrādāties, jo ir jau tu redzi, ja, līdz kuram līmenim var ļauties. Ja, teiksim. Ja tas ne ar ko nedraud, tad jau ļauj, zini, palutina tos mazbērnus vairāk. Jā. Domāju, ka naivitātes tur nav, nu savā veidā varbūt arī tur, jā, kā saka, jūti, ka tev, zini, kar batons, jā, spraud batons sausai, kā saka. Bet, taču ļaujies, zini, lai jau viņam ticās. Jā. Kam tu tici? Nu, es jau ticu tam, ka, ja man ir mājās bērnu bībele, un tur rakstīts, nu, ka pasaule sākumā nebija, pēc tam Dievs ir uztaisījis pasauli. Tam es tā kā ticu. Ja bērns nāk ar savu jau tādu kodolu, ja, un tā dzīve, un tie vecāki, viss tas var, nu, minimāli ietekmēt, ja. Tā kā kaut kur kaut kāda nolemtība noteikti tur ir, ja? Kaut kāda likteņa gājiena tur ir, tam visam ir kaut kāda jēga. Nu, es ticu cilvēkiem līdz tam laikam, kamēr neesmu vīlusies. Uzticos un ticu. Bet viss jau tiek mums padots, mūsu likteņus loka kaut kas par mums valda augstāk. Vienmēr man ir bijis pirmā vietā Dievs. Vienu no sākumā tādu mācu viņam, un pēc tam kaut kāds sprādziens, viņa palika lielāka. Varbūt tas bija kaut kāds planētas sprādziens, nezinu. Un kaut kā no tās lielās planētas kaut kādi gabaliņi izkrita un arī radījās kaut kādas tur no zemes un tā. Es domāju, no augstākās varas viss ir. Tikai no augstākās varas, ka mēs nekā poši nevaram. Dievs ir līdzis, tā viņš ir. Vakarā atgulstos gultā un sēdu. Un lūdzu Dievu, atgriez manu vīriņu mājā un tik tos vārdus noteica. Man viens piekalpē pie loga. Var ticiet vai neticiet, var tā bija. Piekalpē, es paskatos, šinels, krievu cepure. Vai, man tā kā baila. Viņš, nu Vilma, vai tu mani nepazīsti, laid mani iekšā. Vai tu, Kārlīt, nu jā. Un ir augstākā vara. Ir augstākā vara. Augstākā vara, mēs bez augstākās varas nekur. Es laikam jau Dievam tev vairāk kā ticu, esmu uz Dieva pusi. Kā lai to paskaidro, nezinu īsti. Un tas vienkārši laiks ir sakarīgākais. Kā mēs esam radušies, ir arī tāda motivācija, it kā būt vairāk kā jaukam pret citiem. Nu, ja, vismaz motivācija, nu citādi viss tik atgrod. Tad padomāt, taču no Dieva puses tad gribas tomēr jaukākam kādu brīdi pabūt. Kurš labāks sarunu biedrs ir? Kā Tēvs debesīs. Un tam tu vari uzticēt visu, varbūt tev blakus cilvēkam tu tā neuzticēsies, bet tur tev neviens pretī nevar. Tur var droši visu atklāt un līdz ko tu visu uzticējies, Dievs vienmēr palīdz. Nav jau tā, ka problēmas reiz risinās
Bet tev ir atvieglinājums. Un viss to var panest daudz vieglāk, daudzreiz vieglāk. Dievam ticu, man liekas, ka es viņu mīlu, bet, tas tev muļķīgi izskatās. Droši vien neredz dzīvē, tāpēc, kad liekas, ja mīl Dievu, tad arī negrēko, bet, diemžēl, kājas slīd un ļoti bieži visādas muļķības nāk ārā. Es arī nezinu. Tev sapus jālai? Nu jā, cik. Tēti. Nē, viņa karsta. Kāda? Nu jā. Pienam vietu neatstāj. Nē, nu būs, es viņam samaisīšu. Viņam būs piens. Matlīt, vienu apetīsi, lūdzu. Tā bija vienība. Maizi vēl. O, maizi. Kāpiņā. Un ja nu mums būs margarīns. Ai, nav margarīns. Būtu mīl varētu uz jau pankūks, bet nav. Jā, ņem bērēs. Pa vienam zaķi. Tas miers klusums. Es nepanesu, man pietiek ar saviem cilvēkiem mājās. Tie pilsētā tie ir pārāk daudz. Tie tiešām nomāca, to es nevaru izturēt. Man jābēg. Tagad man labi. Tā nervu sistēmā ļoti švaka. Man ir bijis, ka es riktīgi bēgu no viņam. Man tas mešs par seklu, gribas dziļāk, bet jo es dziļāk brien jau otrs gals, nelaime. To es varētu vēl dziļāk dzīvot. Kā sanāca? Viņš kaut kā ķīsē savārīja. Dzēramais varam. Ko? Nav dzēramais? Ko tad tu man prasīji? Nu, jēziņ.
Nu, vecu. Es taču gribēju uzpūteni, jo... Tas ir uzpūtenī? Nē, tas ir tīsā. Sāms gribēja uzpūteni. Un tu sataisīji pa vidām. Tu teici, ka tīsā. Nevar tagad vēl pieliet? Nevar, nē, tas ir jāvar. Ieliesim šķīvīšos, lai pats sēs. Pakiešu. Kas notiek ar jauniešiem? Es domāju, ka viņiem vajadzētu vairāk ieaudzināt gan ģimene, gan arī tālāk saskarsmē ar sabiedrību, vairāk patriotismu. Lai viņi arī, kuri aiziet projām, varbūt kādu apstākļu dēļ arī uz ārzemēm vai mācīties, lai tomēr atgrieztos, jo tā ir mūsu zeme, mūsu dzimtene un citas mums nav. Kad es augu, es biju paklausīgs bērns mammai. Ko liktu ar darīja, nekad pretī nerunāja. Bet tagad tā nav. Bērni visu runā pretī, nav tā kā mūsu ģimenē vien, kur iedams. Un arī sadzīvi daudz savādāk. Principā man no vienas puses, ja, ir viņu žēl. Un kāpēc? Es tūlīt paskaidrošu. Ja. Mēs esam no viena grāvja otrā grāvja iekšā. Ja. Tā kamēr viņi, teiksim, ir bērni, ja, viņiem māca, tev ir tiesības, tev ir tiesības, tev ir tiesības, tev ir tiesības. Ja, sākot no skolas viņam ir tiesības, bet viņam nav pienākumu. Sabiedrisko vietu ir ļoti maz, ja, ar ko viņu nodarbināt. Ja. Un tad, kad viņš izaug liels, ja, viņš ienāk tādā pieaugušo dzīvē, ja, un tur vairs to tiesības neņem pilnā. Un viņš turpina viņas pumpēt, ja, kā krievi saka, kačāt, ja, savas tiesības. Un tur viņš dabūs starp acīm. Nu, tur ir traki, ja, tur būs pusi uz pusi. Un tie, kas zina, un tie, kas zina, ko viņi grib, ja, viņi ir, cepura nost un kāju virsū. Kas pietrūkst? Nu, ja runā tieši par šo māju, par mums 3 saimniecēm, tad pietrūkst, es teikšu, nezinu, pat kā pietrūkst vai nevis pietrūkst, kad ir grūti sadzīvot 3 saimniecēm. Vecmammai ir sava kārtība, mammai neitrāli, bet man ir sava kārtība, man patīk kārtība, bet vecmammai ir sava kārtība, kura man nepatīk, jo viņa ir nekārtība. Viņa ir savādāk, un kā viņai ir vieglāk. Tas teiciens manos laikos tā nebija. Patiesībā tas ir slikts teiciens, jo laiki mainās, uzskati mainās, kā teikt, stils mainās, viss mainās. Nebūs nekā tā, kā bija agrāk. Protams, ir lietas, kas paliek, jā, bet... Bērnībā viņa zina kaimiņiena ar ziemu skolā par vasaru te, un viņai tad auca tie draugi, vasarnieki, tad viņa pa dārzu sauļojās. Es jau netiku atnākusi. Viņa bija tāda dziedātāja, diriģenta, un viņai bija tādi augi bija. Viņa uz mūsu mājām atnāca parunāt ar tēti. Es jau toreiz tā. Ievērojamā kultūras un izglītības darbiniece, Krustpils un Daugavpils teātra aktrise, režisore, mūzikas konsultante, kora diriģente Berta Reinfelde dzimusi 1891. gada 20. aprīlī. Krustpils pagasta tagadējā Kūku ciema Druķos. Par nopelniem Latvijas kultūras dzīves veidošanā Berta 1939. gada 3. aprīlī apbalvota ar aizsargu nopelnu krustu, bet 1940. gadā dziesmu svētku laikā saņēmusi atzinības krusta goda zīmi, 1. pakāpi.
Vienmēr dzīvespriecīgā, stiprā, nesalaužamā Berta smagi pārdzīvo baigo kara laiku un smagi saslimst. Viņu ievieto Rīgas slimnīcā. Un 1943. gada 9. maijā Berta Reinfelde aizgājusi mūžībā. Tad viņa teica, nu dēls, nāc, pārnāc manā uzvārdā. Jā, es zinu, kad ir eikotāji pēc šitā visu mantojumu. Es negribu, es zinu, ka viņi pārdos. Es pārnācu manā uzvārdā, lai paliek iztev. Vot šitas vienīgais adapcijas raksts. Un tā spēlē muzika. Kārlis uzlaudzīja mani dancoti, Alma dancoti, padancojam. Toreiz ācu laikam mobilizēja tās meitas uz āciju darbā. Nav tāda reņķējis, patik nāpaņem man meitas. Kārlis saka, točur mums viņas. Nu, vot, tā mēs sagājām. Abi brāļi. Jā. Apprecēja abas māsas. Abi brāļi, abi brāļi. Jā, abi brāļi. Vācietis aizgāja, Krievs ienāca iekšā, tavlēt visus pēc kārtas mobilizēja, vai tev paliek saimnieks. Jā, aizgāja, un 7 mēneši viņš bija Roma. Šito tēteri gaidīja, nekur nesagaidīja. Augustā beigās aizsaukts, septembers, oktobers, novembers, un pirms Ziemassvētkiem eisi veda uz fronti. Jā, un tad viņš bija 7 dienas pirmajās līnijās. Viss ir labi, vecums apstātos. Jā, es ēdu šita, es ēdu te, aizāk neko. Ai, sunēts pienāk klāt. Nu, sveiki. To čapu. Nu, sveiki. Tu jau labs esi, labs. Kas ir laime? Kas ir laime? Tas ir emocijas, mīlestība. Kad cilvēks ir piepildīts ar labo. Laime ir ģimene. Veselība, vislielākā laime, kad atbrauc man bērni. Un ka varam nosvinēt vai svētkus kopā vai dzimšanas dienas. Dzīvot saskaņā ar sevi, ar apkārtējiem, ja? Un tad viss ir kārtībā. Ja? Neko jau vairāk nevar gribēt. Ja? Jo teikt, ka man ir ļoti daudz naudas vai liela mīlestība, vēl kaut kas muļķības. Ja? Tas viss ir nāk un aiziet. Ja? Bet ja tu esi pats harmonisks un ja ir apkārtējā vide harmoniska, tad viss ir kārtībā. Ja? Neko vairāk nevar gribēt. Ja?
Galvenais, lai izdzīvo jaunā paudze, lai viņi neaiziet postā. Laimi ir būt veselam. Man liekas, kas jebkuram cilvēkam, ja cilvēks ir vesels, 2 rokas, 2 kājas, nu lielākas laimes nevajag. Tad jau visu dzīvi var sakārtot. Tad 8. naktā viņš atgriezās mājās, tad es biju tik laimīga. Nelaimīga es biju, ka viņu paņēma. Nu, vislielākā laime ir pieņemt Dievu prātu, paļauties uz viņu, tāpēc, kad es esmu piedzīvojusi laimi arī lielās ciešanās, es nemaz nejūtos tik briesmīgi. Tieši tas, kad es uzticos viņam, Dievam, un viņš visas lietas ved un kārto, viņš arī viņas izved, patiešām izved. Tad šobrīd varbūt man liekas, sāk šausmas, bet ja es nepaļaujos tām šausmām, tad viss beigās izrādās labi. Un piedzīvotais, jā, rada laimes sajūta, ka es tam esmu ticis cauri, pāri, un viss ir kārtībā. Tā, kad es tieši tajā brīdī esmu laimīga, es īstenībā tādu laimi nepazīstu. Es skatījos kādreiz televizorā, esmu redzējis, kur tur ārzemēs, kur tās mājas taisīja, tās šovs bija, un tad tie cilvēki mācēja tā lielā laimē izsaukties, cik viņi bija laimīgi. Mani tā var apdāvināt, un man nebūs šo sajūtu tādu, ja es viņas nemācīšu tā izrādīt. Nav tā nav, man tā nav. Man tā laimes sajūta ir pēc atskatoties atpakaļ, ka tā man sanāk vairāk dzīvē. Tajā momentā, kad man iedod, es nemaz nesaprotu, kas notiek. Man laikam ir drusku bremzēt domāšana. Es pēc tam saprotu.